Apērons video komanda devās uz Līgatni, kur notika kāda informācijas stenda atklāšana. Stends informē par kādu projektu, kura laikā jaunieši ar invaliditāti un bez tās padarīja pieejams Līgatnes dabas takas. Līgatnes dabas takas un Gaujas Nacionālais parks ir seni Apērona partneri dabas un vidas pieejamības jautājumos. Gatavojoties lielajiem rekonstrukcijas projektiem, mēs domājām par vidas pieejamību. Un skaidrs, ka Līgatnē ir ļoti kalnains apvidus un nav iespējams pilnīgi visu pielāgot, bet atsevišķus posmus bija iespējams, un mēs viņus cenšamies vēl turpinām pielāgot dažādām vajadzībām. Gan iespējami pārvietoties ar ratiņkrēsliem, gan vājredzīgiem cilvēkiem. Tāpatās arī vienkārši ģimenes, kas ar bērnu ratiņiem pārvietojas. No 5 Līgatnes dabas taku kilometriem viens šobrīd ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti. Protams, piekļuvi objektiem var ievērojami atvieglot elektriskie palīglīdzekļi un pavadonis. Tāpat cilvēkiem ar invaliditāti ir atļauts dabas taku teritorijā iebraukt ar auto. Arī turpmāk Līgatnes dabas takas tiks padarīts maksimāli pieejams visiem cilvēkiem. Jānis aicina ikvienu izteikt savus ieteikumus par to, kas būtu nepieciešams un ko vajadzētu mainīt, lai ik viens bez grūtībām varētu pārvietoties dabas takās un iegūt visu pieejamo informāciju. Jā, šī atgriezniskā saite mums ir ļoti svarīga, jo es arī nereti, ka es redzu dabas takās cilvēkus ar invaliditāti, es viņiem arī klāt un uzrunāju un jautāju, lai viņi pastāsta, kādas ir tās problēmas, ar ko viņi saskārušies. Mums ir jāmācās visu laiku, lai uzlabot varētu šīs takas. Jā, mēs gaidām visus, jo vairāk būs mums apmeklētāji, jo mēs labāk zināsim tālāk, ko darīt. Arī turpmāk Apērons sadarbosies ar Gaujas Nacionālo parku, lai veidot vidi pēc iespējas pieejami visiem. Aicinām visus apmeklēt Līgatnes dabas takas un izteikt savu viedokli par tām. Ja jums ir kādi pozitīvi piemēri vidas pieejamībā, lūdzam tos rakstīt uz e-pasta video@apērons.lv. Tāls Berziņš, Miķels Matvējevs, Apērons video.